Esiet sveicināti! Latraps mācās 2. sezonas 5. epizodē. Esmu Oskars Balodis, labprāt izzinu agronomiju un kopā to ar jums arī mācos. Draugi, šogad ar nezālēm, kā jāsaka, nav labi. Došos apbraukāt Zemgales dažus laukus, kur jau redzamas dažas problēma nezāles. Aizbrauksim tās apskatīt. Parunāsim arī ar lauksaimnieku Aivaru Cimermani. Satiksim Latraps mācās vienu no ekspertēm Madaru Kalažu. Un aprunāsimies par šo te, jāsaka, mūsu nelaimi viendīglapu nezāles, kuras šogad ir jo īpaši parādījuši savu neganto raksturu. Dodamies kopā šo te situāciju izvērtēt un padomāt, kā mēs varam ar viņām veiksmīgāk cīnīties. Dodamies! Jā, no lauka malas ļoti labi redzēt, to arī lauksaimniekiem pat varbūt nav jāiet laukā dziļi. Mēs redzam, mīkstā lāčaus, ja? Tā ir viena no nezālēm, arī viendīglapa, no kuras mums ir jāuzmanās un kurus ierobežošanai jāpievērš īpaša uzmanība. Šeit mīkstā lāčaus un iesim iekšā, skatīsimies vēl citas viendīglapa nezāles. Airene. Viena no patiesībā problemātiskām nezālēm laukos, ja jums tāds, diemžēl, gadies jūs laukos iedzīvoties. Viņas parasti ienākuši no ceļmalām un pie viņu uzmanību. Viņi viegli ieraudzīt tos laukus un tās vietas, lūdzu, vajadzētu piefiksēt uz lauka. Ja varat maz kuši izraut ārā, bet principā arī šeit būtu jāpielieto vesels ierobežojums komplekss, lai viņām tiktu galā. Tātad šī ir Airene. Viendīglapa nezāle ar lielu problēmu. Varbūt ne tik izteikta, populāra, bet ir lauki, kur viņi ir būtiski nozīmīgi. Ja, šajā laukā mēs redzam peļosīšu lapseste. Ir saimniecības, kurā tās ir vairāk, kurās ir mazāk, bet viņa ir ļoti agresīva un, kā mēs redzam, šajā te ziemas kviešu sējumā viņa ierobežošana ir liels problēmas. Tā kā arī šī nezāle mums ir laukos jāpiefiksē. Viņa grūti ieraudzīt, bet kamēr viņa tagad šajā ziedēšanas laikā ir tāda rūzgana, viņa viegli atzīmēt ir un jau domāt par viņu ierobežošanu, principā jau jādomā nākošajam kultūraugam, ko mēs šeit sēsim. Tā kā peļastīšu lapseste. Viena no nezālēm, par ko šodien šis sižetā mēs arī runājam. Viendīglapa nezāles ļoti nopietna problēma. Mēs jau iepriekšējās epizodēs to esam uzsvēruši, ka tā ir liela problēma. Un mēs Latraps to risinām tiešām nopietni. Latraps mācās ir ierīkojis daudz izmēģinājumus, un arī vienu no izmēģinājumiem šodien es jums parādīšu, ko mēs darām ar neauglīgo jumtauzu. Ejam paskatīsimies mūsu izmēģinājumu. Neauglīgā jumtauza. Viena no pēdējā laika problemātiskajām nezālēm Zemgales laukos. Tātad par labi man ir apstrādāts lauks, nezāle ir ierobežota, samērā veiksmīgi, bet jūs redzat, cik nezāle ir spējīga mums noņemt no mūsu kviešu ražas. Un pa kreisi ir lauks, skaisti laba augsts potenciāli. Tā kā neauglīgā jumtauza. Izmēģinājums apskatīsim, kā mēs varam viņu labāk ierobežot. Šeit ir mūsu Latraps risinājums, ko mēs jums piedāvājam. Šis ir kontrols lauciņš. Pirmais ir šo sugu atrast, šīs nezāles atrast savos laukos. Tas pirmais mājas darbs un risinājums pēc tam. Agronomā vai kopā ar Latraps agronomiem mēs jums risinājumu atradīsim. Galvenais atrast, nepalaist garām, ka tajā laukā tā ir problēma. Galvenais mesiķis no šī izmēģinājuma. Risinājumi būs galvenais atrast īstā suga, kas ap sugu ir, un vietas, kuros laukos tās ir problēma. Izmēģinājumos tuvākajos gados mēs noskaidrosim, kā visefektīvāk ierobežo šo nezāli. Tātad gaidiet rezultātus no mūsu Latraps mācās izmēģinājumiem. Par tiem mēs runāsim jau citos sižetos, jeb arī ziemas semināros. Tā kā sekojiet līdzi. Ar viendīglapa nezāles mēs esam akcentējuši pagājušajos sižetos un arī ziemā tikāmies studijā, vai ne, kad minēja, ka tā ir problēma. Parādās. Tavos laukos arī viņas, diemžēl, netrūkst. Varbūt, kā mēs pie viņiem vispār nonācām, tu vari man šito izstāstīt?
Tas mans personīgais viedoklis ir, jā, ka viņas nekur šīs nezāles nav bijušas. Liela daļa no viņām ir bijušas jau augsnē, vienkārši apstākļi pēdējos gados ir bijuši ļoti piemēroti, lai viņas justos labi un sadīgtu un arī pārzīmotu un turpinātu augšanu. Jo šeit mēs redzējām tas vulpijas biezoknis, kas te ir, es to nezāli vispār tā kā nebiju manījis savos laukos. Un šogad es uzbraucu uz lauka un skatos kaut kāds zālājs. No kurienes viņš radās, kā ar sēmašīnas gājieniem nesakrīt, ar kombaina braucieniem nesakrīt. Un tad man tā doma ir, ka vienkārši augsne mainās, man ir arī bezaršanas tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka jā, kaut kas augsnē ir izmainījies, viņām ir piemērot apstākļi un viņas dīkst, aug, labi jūtās. Jā, šodien es pats apbraukāju pa Zemgali. Es redzēju gan aireni, gan peļisīdu lapsasti, gan neauglīgu jumtauzu un vēl citas dažādi lāčaus. Kādas sugas, diemžēl, par nelaimi ir arī tavā saimniecībā? Pirmais, kas man parādījās kāds gadus atpakaļ, kā jau ziemā minēja, bija mīkstā lāčauze. Tad pagājuši gadu redzēju jau kādu neauglīgo jumtauzu. Šogad klāt ir nācis tā kā hīts, kas ir vulpija, jā, par ko vispār neviens nerunāja, likās, ka tas ir, un jā, jautrākais tas, ka viņi īsti ierobežot ar tādos, pat redzam pupu sējumā, ja mēs laicīgi to nedaram, tad ir problemātiski. Jā, tu minēji, ka esi jau laicīgi pamanījis dažas sugas, vai ne? Kādas tava, stratēģija ir, kā tu viņām cīnies savā saimniecībā? Primāri augu maiņa, mums nav praktiski neviens atkārtots sējums. Nav graudaugs aiz graudauga, jā? Jā, nav graudaugs aiz graudauga. Stratēģija augsnes herbicīdi katrai kultūrai mums ir, un tad arī spēcīgi risinājumi arī sezonas laikā. Teiksim tā, ja mēs zinām, ka tā problēma tur ir, tad nekādas mazās devas liekam spēcīgas devas pat ar maisījumu pastiprinātājiem, lai būtu rezultāts. Tā kā tad sadzirdēja, tā ir augu maiņa, glifosāts, augsts herbicīdi, kur tas atļaujams, un izvēlēties spēcīgas darbīgās ielas, spēcīgas produkts, vai ne? Tieši tā, jā, tur nevar žēlot. Tas, ko es šogad sapratu, jā, mums ir tā stratēģija, pieņemsim šai laukā, varbūt, kas arī nenostrādāja kopā ar laikapstākļiem, mēs glifosātu mēģinām lietot pēdējā brīdī kopā ar augsnes herbicīdu pirms sadīgšanas. Un plus uznāca tas lietas sanāk, tas mums bija tā kā šāviens kājā, jā, un tad tagad domāsim, kā tālāk dzīvot ar šo lauku, jā. Labi, satītais, satiksimies ar Madaru Kalažu, Latrapas agronomi, kur mums varbūt arī ieteiks vispārīgs princips, kā tikt ar šīm tā nezālēm galā un kā cīnīties. Ejam satikt Madaru. Madara. Jā. Tev rokā ir Latrapas mācās čekliste, jeb pārbaudes karte latviešu valodā, kuru mēs lauksaimniekiem dodam šādu čeklisti, kad viņš var apbraukāt savus laukus, atzīmēt, kādas vienīglapu nezāļu sugas atrodas viņa laukos. Šajā laukā, ko es atzīmētu, Raiva, var atradāt? Mēs atradām peļastu vulpiju. Nevar. Tā ir tā problēma, par ko mēs arī jā, bija sterilā lāčauze atpakaļ. Šeit mēs tieši to vulpiju. Aivars izstāstīja, kā viņš cīnās ar vienīglapu nezālēm, bet es tev kā Latrapas agronomai ekspertei jautāšu, tu varbūt vari mums sarindot 1, 2, 3, 4 vai vairāk. Kas ir tās pamatlietas, kas mums ir jādara, lai mēs varbūt kaut kas mums sagaida, lai kāds labs risinājums nākotnē? Kā cīnīties ar šo problēmu vienīglapu nezāles mūsu sējumos, Madarā? Šis, manuprāt, ir tas īstais laiks, lai apsakotu laukus, jo ir zemnieki, kuri zina, ka viņiem ir šī problēma. Bet pagājušo gadu salīdzinot ar šo gadu, šīs nezāles ir daudz vairāk. Un man tiešām ar tiem zemniekiem, ar kuriem es strādāju, šis ir tāds dramatisks laiks, kad ir tik daudz fotogrāfijas jautājumu, kas tas tāds ir. Un līdz ar to šis ir tas brīdis, kad nezālēm vairāk vai mazāk ir ārā skara, ka tu vari pateikt, kas tā ir par nezāli. Līdz ar to tā ir tā lauka apsakošana. Pirmais lauka apsakošana, jā? Un sugu
Jā, nu vai šo čeklistu mēs pildam, vai fotografējam, vai kopā ar agronomiem izbraukājam laukus. Tas ir viens. 2. Divi būtu šī te, kā pareizi pateikt, šī lauku kopšana, nu tad kopšana, piemēram, graumalu apļaušana. Jā, jo mēs redzam arī, ka, nu, ja mēs paši kopjam, tad kaimiņš varbūt nav tik ļoti čadīgs uz to kopšanu. Jā, līdz ar to laukmaļu apkopšana, jo arī daudz kas no laukmalēm ienāk, ja, nu, kas tu neesi redzējis, kad tev ir tā nezāle, nezinu, tad pēkšņi, kur viņa, jā. Tehnikas kopšana, kombaina, jā, viss, jo, nu, ir, cik nav dzirdēts, atbraucis kāds nokult un tās nezāļu sēklas. Sējumu, laukmaļu un tehnikas tāda sanitāra kopšana, jā, tas būtu numur 2, jā? Tas būtu numur 2. Es tagad varbūt nesarindoju pēc svarīguma, bet jā. Tad, protams, nu, augsnes šie te agrotehniskie pasākumi, es, protams, neapgalvoju, ka minimālā augsnes apstrāde ir slikti, bet ir jāsaprot, ka šādā veida strādājot šīs nezāles ir vairāk. Tas, diemžēl, tā ir noticis, jā. Jā, un arī, ja mēs saprotam, kas tur ir pa nezāli, mēs varam par šo te augu maiņu vairāk padomāt. Nu, tas būs 4. augu maiņa. Jā, augu maiņa ir 4. Jo, piemēram, nu, rapsī ir vieglāk tikt galā ar šo problēmu nekā kviešos ir vēl risinājumi. Un tad 5. ir šī te augu aizsardzība, kur mēs cīnāmies ar sekām. Protams, kad ja mēs runājam tā sarunvalodā dārgais variants un lēdais, šis cross spektrum ir plaša spektra herbicīdi gan rudenī. Mēs arī pavasara semināros ieteicām arī pavasarī, gan rudenī, gan pavasarī. Un šie te siltais pagājušā gada, iepriekšējais rudens un mitrais pavasaris ir, mēs nevaram aizmirst par kaut kādiem, klimata pārmaiņām, par to ir jādomā. Un kamēr mēs vēl varam cīnīties ar šiem auga aizsardzības līdzekļiem, mums tas ir jādara, jo citur. Kopā ar Aivaru un Madaru esam šo problēmu uzbūruši, kas, manuprāt, ir problēma. Risinājumi ir dažādi, pieejami kompleksi, gudri. Ja jums noteikti vajag kādu palīdzību sugu atrašanā vai izdomāt kādus auga aizsardzības līdzekļus, tad droši griezieties pie Latraps agronomiem, speciālistiem, mēs jums noteikti palīdzēsim. Šo čeklisti jūs, skatītāji, varēsiet zem šī te video sižeta. Mēs ieliksim saiti. Facebook biedru grupā var viņu downloadot un izdrukāt un izmantot jūsu lauka apskatēs. Tā kā droši izmantojiet to. Un ja jums no šodienas izrunātā vēl kādas idejas, kā cīnīties ar šīm te vienīglapu nezālēm, droši rakstiet komentāros, tas mums palīdzēs vēl plašāk domāt. Un ja jums ir kāda specifiska vieta ar specifisku nezāli, ko mēs varbūt nepazīstam, droši ieliek, kad lokācijā aizbrauksim, apskatīsimies un safotografēsim, jeb uzfilmēsim. Lai mums izdodās šī gada rudenī un turpmākos gados savaldīt šis te vienīglapu nezāles mūsu sējumos. Uz tikšanos!